Droši vien daudziem izsauktu smaidu Saukrastu salīdzinājums ar Parīzi. Un tomēr vismaz reizi gadā atsevišķi Parīzes elementi Saukrastos ir atrodami. Gluži kā Monmartras kalnā, glezna pie gleznas, garā Molbertu rindā. Blakus dabas skatiem portretiem, klusajām dabām, iemūžināta jūra un vecās zvejnieku laivas. Jau otro gadu mākslinieki no dažādām Latvijas pusēm pulcējas Saukrastos, novada svētku ietveros, un Ainaža iela pārvēršas par garu gleznu galeriju. Saukrastos esmu gan pirmo reizi, bet man ļoti patīk tiešām. Tajā pusītē bija ļoti interesanti, ka tur bija tieši tā kā jūra, un šeit ziedi. Ziedi man gan labāk patīk. Ļoti jauki. Tas ir viens no tādiem ļoti tādiem pozitīviem. Man liekas, cilvēkam jau arī dod tādu garīgo pacēlumu, iedvesmu, ka viss ļoti pozitīvi. Un pagājušajā gadā arī mēs bijām šeit, un man arī ļoti patika. Tie darbi tādi saulaini, jāsaka, katrs savu iedvesmu, savu to sirdi, dvēseli ir ielicis. Šādas improvizētas galerijas idejas autors ir Džons Delgalvs, kurš dzimis Latvijā kā Jānis Dzelsgalvs. Lielākā daļa mūža pagājusi Amerikā, un Jānis pārtaps par Džonu, bet Latvijas sirdī saglabāta, un jau vairāk kā 10 gadus viņš atkal dzīvo dzimtenē, Saukrastos. Tik labi kā te tagad Latvijā man nekad dzīvē nav bijis. 15 minūtes līdz jūrai, 15 minūtes līdz vilcienām, ja negrib ņemt mašīnu, un tāda smuka daba, un viss notiek. Es esmu ļoti priecīgs, ka es te esmu, un viss veicās. Un blakus manai mājai es esmu uztaisnījis mākslinieku darbnīcu, 2 stāvu mākslinieku darbnīcu, ko mākslinieks var sajiet kopā un gleznot. Un šits bija otrs, ko es iesāku šito, nemaz nebija tādi plāni no sākuma, ka es sāku taisīt tos moldbertus. Pēc viņš sāk veidoties, es saku, kādēļ es nevaru iet mazliet tālāk. Mēs iesākām pagājušajā gadu pilsētas svētkos. Gleznotāji prasīja, vai nevar piedalīties, izlikt gleznas ārā, un viņi mūs atļāva. Un tad es biju sataisījis kārtīgi daudz molbertus, un ieaicināju mākslinieks, un iesāku pagājušajā gadu, un šis ir 2. gads. Un mēs domājam, tas ies katru gadu un paliks lielāks un lielāks. Gleznas salikt šitādā izstādē Latvijā ir pēc plenēriem vai kaut kas tā, bet Rīgā tā vienā parkā kādreiz ir sestdienās, svētdienās ir bijis. Bet Amerikā daudzās vietās šitādas lietas notiek. Pagājušajā gadā es biju vienā pilsētā, viņa sauc Boulder City, viņa ārpus Las Vegas. Un tur dzīvo 17,5 tūkstoši cilvēki. Vienreiz gadā tur iebrauc 100 000 cilvēki iekšā skatīties outdoor art show. Un tas, ko mēs mēģinājām te taisīt Saukrastē, paliek lielāk, ka Saukrastā var baudīt kaut ko tādu, kur cilvēki brauks no visu riņķī, kur skatīties gleznas. Tā ir 17,5 tūkstoši cilvēki, kas tur dzīvoja. Tie mākslinieki, tur bija 300 iebrauc iekšā. Viņi izdeva tādu literatūru ārā, kur bija aprakstījis par visu to. Vispārīgi tas ir iekšā internetā, arī latviešu valodā, var paskatīties. Un es zvanīju to, kas tā vadīja, un vienu jautājumu es viņai prasīju. Cik tālu tas tālākais mākslinieks brauca, lai tiktu uz to vietu? Tas bija mazliet neticami. Tas bija no otras puses Amerikas. Tas ir droši vien tikpat tālu kā no Amerikas uz Latviju. Viens bija no New Jersey vienā krastā, un tas Boulder City otrā krastā bija Kalifornijas. Kā es mēģinu teikt, tādas lietas notiek tur, un kādēļ ne Latvijā, un kādēļ ne Saukrastos. Pateicoties Jānim, mākslinieku vide Saukrastos aktivizējusies. Kopā ar dzīves biedru Sandru šogad nodibināta arī Vidzemes Jūrmalas mākslinieku biedrība. Pagājušajā gadā mums šī izstāde, kā jau Jānis stāstīja, bija, var teikt, mums bija kādi 18 vietējie mākslinieki. Šogad vietējie pienākuši klāt. Vidēji te, es baidos pateikt, bet ap 30 grozījās. Kāds pāris nav tikuši līdz šajienai, bet apmēram 30 vienkārši, kā saka, akmentiņš veļās no kalna un notiek visādas lietas klāt. Uz kurieni jūs braucat gleznot?
pa visu piekrastu būtībā pie jūras. Ir lapmeža ciems, ir kuivīši, jā, tad gan Vidzem, gan Kurzem. Aiz Liepājas Jūrmala ciems. Kā jūs vērtējat šādu tradīciju, ka Saukrastes svētku ietvaros mākslinieki varētu nākt? Ļoti brīnišķīgi cilvēki dabūna redzēt, ko mēs paši visi radam. Un lielāko daļu jau vienmēr viss tas patīk. Kā jūs gribētu, lai šī tradīcija attīstās? Vēl plašāk. Katrā novadā tā, katrā pilsētā mazā Latvijas. Taču brīnišķīgi cilvēki visur ir un viss kaut kas notiek. Un tieši vajadzētu arī tādi rīkot.